Ok, te mēs tad sākam otro nodarbību pirmajā modulī, un šodien tad mēs parunāsim precīzāk par to, kas ir budisms, iepriekš kā viņš ir izcēlies, kā viņš ir izplatījies un kas ar to ir noticis mūsdienās. Un līdz ar to arī tad, paskatoties vienkārši tīri, ko mums saka cipari par to, tad, kas ir pēc tādiem piesardzīgiem novērtējumiem, budistu skaits pasaulē ir kaut kur līdz apmēram 500 miljoniem cilvēku. Protams, problēma ir tā, ka ir diezgan grūti noteikt tādu precīzu skaitu, jo tā ir decentralizēta sistēma un arī netiek kaut kāda veikta uzskaita, jo ļoti iespējams, ka kāds ir cilvēks, kas sevi uzskata par budistu, kurš ir atbilstoši pieņēmis patvērumu pie Budas dārmas un sangas, par to mēs parunāsim vēlāk. Bet tas ir tas faktors, kas nosaka, ka cilvēks ir kļuvis par budistu un ka viņš arī praktizē šo mācību vienā vai citā veidā, aktīvāk vai mazāk aktīvi. Un līdz ar to teiksim, tas ir tas, ka šādi cilvēki mums vienkārši nekur neparādās uz radara. Kas varbūt ir interesantā lieta, protams, ir tas, ka arī Ķīnā, teiksim, kas ir šis budisms, šis budisma paveids, kas ir sajaucies ar konfuciānisma un daoisma arī idejām, kad, ja mēs pieskaitām arī to klāt, tad kopumā tas jau aiziet līdz kaut kādiem 1,6 miljārdiem cilvēku vai apmēram 22% no pasaules iedzīvotājiem. Bet Amerikā un Eiropā nevarētu teikt, ka budistu ir ļoti daudz, jo tas īpatsvars ir kaut kur līdz 2% no iedzīvotāju. Un, tas ir, atkal es saku vēlreiz, ka to ir diezgan grūti vispār uztvert, kurš ir budists un kurš nav budists. Bet cilvēkiem daudzos gadījumos vienkārši patīk saprast, kas tas īsti ir. Un līdz sevišķi tas varbūt ir būtiski pie mums, kur budisms nav tradicionālā reliģija, un tad līdz ar to var likties, ka tā ir kaut kāda dīvaina sekta, ir redzēta, teiksim, tāda ļoti kategoriski redzējumi, ka es nezinu, tas ir kaut kāds sātanisma paveids, vai ne tādiem ļoti precīziem cilvēkiem kādreiz nācies dzirdēt, teiksim, šādu arī redzējumu. Jā, bet jāsaka tā, ka tā ir, jāsaka, tradicionāla reliģija lielai tiesai, precīzāk pietiekoši ievērojamai tiesai pasaules iedzīvotāji, un tas nav kaut kāds, teiksim, tāda šaura maza sekta, kas tagad nesen kaut kad būtu parādījusies. Ja mēs skatāmies, protams, Latvijā, tad kopumā ir, kā jau mēs zinām, parasti ir 2 latviešu, 3 partijas. Tā šajā gadījumā, teiksim, acīm redzot, to latviešu bijis drusku vairāk ir, un Latvijas iedzīvotāji, jāsaka, drusku vairāk ir bijis, un tāpēc ir pat vesels 12 organizācijas, kuras apvienojušies Latvijas Budistu asociācijā. Un, jāsaka tā, ka arī teiksim, tos puslīdz aktīvos dalībniekus mēs ieraugām, kad ir kaut kādi lielāki pasākumi, kad atbrauc kāds ievērojams skolotājs, kurš tad savās lielas zāles vai arī notiek kaut kādas interesantas ceremonijas vai nezinu, tur mandalas taisīšana, kad atbraukuši Tibetas mūku un tā tālāk. Tad mēs redzam, ka ir liels skaits cilvēku, kas parādās, bet, protams, jautājums ir tas arī, cik aktīvi šie cilvēki arī vispār sevi uzskata par budistiem. Un es, godīgi sakot, es teiktu arī, vai tas ir šausmīgi svarīgi. Ja? Manā uztverē tas nav pats svarīgākais. Svarīgākais vienkārši ir tas, ka tā ir pietiekoši liela, pietiekoši veca un pietiekoši pazīstama sistēma visā pasaulē. Un līdz ar to arī kaut vai no tāda viedokļa ir interesanti to paskatīties. Un iespējams, ja mēs atrodam to kā sistēmu, kas der tieši mums, tad mēs viņu arī varam izmantot. Tātad, kā budisms vispār ir izplatījies, viņš aizsākās, jāsaka, senajā Indijā, mūsdienu varētu teikt, Nepāls teritorijā, kur Buda tad arī tas, kas būtnes, kas kļuva par Budu, apgaismoto būtni, vai ne, tas bija princis Sidhārta, kas piedzima mūsdienu Nepāles teritorijā. Pēc tam viņš sasniedz šo apgaismību jau, jāsaka, mūsdienu Indijas teritorijā, bet pēc tam jau pēc viņa nāves arī šī mācība izplatījās arī sākotnēji arī Indijā, bet arī uz tuvākiem reģioniem, pēc tam tālāk arī uz Ķīnu, uz Koreju, Japānu, Tibetu un citām
citiem reģioniem. Būtiska lieta bija tā saucamais zīda ceļš, gar kuru arī tad faktiski šis budisms izplatījās, un tāpēc arī bija, tāds, grūti pat iedomāties, bet, Afganistāna, Pakistānas teritorijā bija pietiekoši plaši izplatīta šī mācība, un tur arī mēs zinām, bija tās dažādi veidi lielās statujas, un atbilstoši arī bija savulaik ir burbuļojusi aktīva budismu dzīve. Un jāsaka, mūsdienās, protams, ir tas budisma ietekmes areāls ir būtiski sarucis. Viņš ir palicis ļoti, ļoti nelielā, tādā anklāvā savā ziņā Indijā. Un tad ir jāsaka, ka šeit mēs redzam arī, ka arī Krievijas teritorijā, ja tur Tuva, Burjatija, tās ir tās teritorijas, kur ir sastopams budisms, specifiski arī šeit Tibetas budisms, tāpat kā arī tas ir Mongolijā. Un šeit mēs redzam vienkārši tās zemes, kur budisms ir mūsdienās arī šī, varētu teikt, tradicionālā reliģija atbilstošajā areālā. Kas ir interesanti arī redzēt, ka, protams, arī, ka ir arī šīs valstis, kuras mēs varētu uzskatīt par tradicionāli budistiskām, ir stipri atšķirīgs arī, tas, iedzīvotāju skaits, kas sevi uzskata par budistiem, un mēs redzam, ka ir tāds ļoti, varētu teikt, piesātināts un arī, aktīvi praktizējošas valstis, Mjanmāra, Taizeme, Kambodža, un tad ir, tādas, kur budisms jau ir daudz, daudz mazāk sastopams, ja, tā pašā Ķīnā tur ir, vidēji, pēc dažādiem piesardzīgiem atkal novērtējumiem, līdz 20% iedzīvotāji, kas sevi uzskata par budistiem. Un budisma faktiski tādā dzimšanas vietā Indijā, tad budisms ir viennozīmīgi kā viens no tādām mazajām, faktiski tagad vairs reliģijām, ja, kur ir tikai kaut kādi zem 1%, un tas ir pat, labi, drusku vairāk nekā džaina, bet vienalga, jebkurā gadījumā tas ir mazs skaits. Ja. Tā kā secinājums ir tāds, ka protams, ka budisms, kas aizsākās pirms 2500 gadu, jā, tā ir joprojām dzīva tradīcija, kur ir evolucionējusi, kur ir attīstījusies, un kāpēc es arī rādu šo lietu, kā viņš ir izplatījies un kā viņš ir dažādās vietās arī iedzīvojies, ir tas, ka budisms tā ļoti izmainījās savā ziņā, vismaz tās ārējās formas, atkarībā no tā, kādā viņš, vidē nonāca, uzsūcot kaut kādus elementus no vietējās kultūras un tradīcijām, vai varbūt viņas papildinot, izvēršot un līdz ar to paņemot it kā, būtībā kā tādus instrumentus kopējās šīs, varētu teikt, mācības praktizēšanai, dažos gadījumos liekot lielāku, varbūt uzsver, piemēram, uz mācīšanos, uz filozofisko debati. Citos gadījumos atkal uz, ļoti asketiskām, ļoti tādām precīzām prakses normām. Ja? Visur tas arī tomēr balstās uz morāli etiskā stabila ietvara pamata. Ja? Arī atšķirīgs ir tas praktizēšanas veids, arī gan, jo tas tiek praktizēts gan kā lajiem, ja? Tātad neesot budisti, neesot mūkiem un mūķenēm, bet arī tiek tas praktizēts arī šādā mūku un mūķeņu kopienās, vai ne, kas kas aizsākās jau arī Budas laikā, un līdz ar to arī, atkal ar ļoti stingriem, šīm uzvedības noteikumiem un normām, un līdz ar to arī, tātad neatkarīgi no tā, vai mēs esam, mēs varam budismu praktizēt dažādos veidos, un, lai praktizētu budismu, mums nav jābūt mūkiem un mūķiniem. Tā varbūt ir tā svarīgā lieta ir, un es teiktu, ka kopumā arī nevajadzētu momentāli lekt iekšā šajā lietā. Daudzos gadījumos cilvēkiem, kad ir entuziasms, kad viņi ieraudzījuši gaismu tuneļa galā, un ir tas sākotnējā sajūsma un tāds prieks par jauniegūto zināšanu bāzi, kas sniedz savus pirmos efektus, tad uzreiz arī, ar pilnu krūti mesties iekšā, pamest visu, ko mēs esam iepriekš darījuši, un
teiksim, es nezinu, kļūt par mūku vai mūķeni un atbilstoši tad, tagad ar pilnu sirdi, teiksim, strādāt. Es nesaku, ka to nevajag darīt, bet es saku vienkārši, ka ir jāaiziet praktiski, pragmatiski, izsverot visus par un pret, un varbūt arī sākotnēji pamēģinot, teiksim, mazākā apjomā un paskatoties īstenībā, vai tas mums der. Tāda konkrētā praktizēšanas norma, vai tas varbūt ir pārāk daudz, vai arī taisnība otrādi pārāk maz, un līdz ar to mēs varam atrast arī to praktizēšanas veidu, to sistēmu, kas vislabāk uzrunā mūs, kur ir visvairāk tie elementi, kas saskana ar mūsu pieredzi, ar mūsu interesēm, ar mūsu spējām, ar mūsu talantiem, mūsu vēlmēm un tā tālāk. Tāpēc es teiktu, ka savā ziņā budisms ir diezgan tāds hameleons, kas pieskaņojās, teiksim, tam, kas jau cilvēkiem ir pazīstams un tiek izmantots jau tāpat. Lūk, tāpēc vienkārši parunāsim nedaudz par galveniem budismu novirzieniem, sākot ar to, kas ir, teiksim, tas dažkārt viņi sauc par vecajo mācību vai teravādu, kas ir, teiksim, tāds, pirmais, kas ir kā tāds nostabilizējies virziens bija, kas ir interesanti vienkārši tagad it kā ir vienīgā izdzīvojusi tradīcija šajā jomā ir šī teravāda. Jāsaka tā, kad iepriekš tur bija vairākas šīs skolas, skaitā pat 11, bet arī laikam ejot uz priekšu, mainoties, šķeļoties, apvienojoties un daloties, tad tagad mēs varam runāt par šo teravādas tradīciju, kas ir atkal varētu teikt tā, ka tā ir tāds individuālās atbrīvošanas līdzeklis, kur tas normāliem mirstīgiem sasniedzamais līmenis ir ārhats. Ja? Šīs tradīcijas ietvarā tiek uzskatīts, ka tādas būtnes kā Budas, ja, kas ir, teiksim, tāda apgaismota būtne, kur jau pilnībā ir bez jebkāda veida, teiksim, ierobežojumiem, kuru visu spējas ir maksimālajā līmenī, ka tā ir ļoti, ļoti, ļoti reta parādība, un līdz ar to, teiksim, lielākajā tiesā gadījumā tas, uz ko praktizētājs var realistiski cerēt, un arī tas nenotiks pats par sevi, bet ieguldot nopietnas pūles, enerģiju un uzmanību, teiksim, un laiku, tad tu var sasniegt to, ko sauc par ārhata līmeni, un tu sasniedz atbrīvošanos no ciešanām. Ja? Tad atkal atceramies, ka budisma šis pamat uzstādījums ir atbrīvoties neatgriezeniski no ciešanām, kurā mēs visas šīs dzīvās būtnes, jūtošās būtnes atrodamies nemitīgā tādā nebeidzamā riņķī. Un tāpēc arī ir būtiski vienkārši no kurienes budisms ir izcēlies. Viņš izcēlās, tad, kā es atkārtojoties no senās Indijas, kur visām tradīcijām pamatā bija, teiksim, tas redzējums pirmkārt jau par to, ka mums ir bijušas iepriekšējās pārdzimšanas un būs nākošās pārdzimšanas, ja, tad šīs apziņas plūsmas nepārtrauktība, tas ir viens stāsts, un līdz ar to arī mūsu šīs zemes eksistence, neatkarīgi no tā, kādā formā mēs esam piedzimuši, vai mēs esam cilvēks, vai mēs esam dzīvnieks, vai mēs esam cilvēks labos apstākļos, vai mēs esam cilvēks sliktos apstākļos, tā ir īslaicīga parādība. Tas mainīsies, ja? Un tas mums būs atkal nākošā pārēja uz nākošo pārdzimšanu, un tāpēc arī mēs arī visas šīs tradīcijas ir tomēr redzējuši, ka lielākajā tiesā gadījumu šīs pārdzimšanas ir saistīts ar ciešanām, šo dažāda veida nepatikšanām, un līdz ar to viņas nav līdz galam noteikti apmierinošas. Bet mums, ja mēs neko nedarām, nav nekādas iespējas vienkārši izkrist no šī nemitīgo pārdzimšanu apļa. Tātad viena pārdzimšana seko nākošajai, un balstoties uz šo cēloņu seku likumu, ja, šo karmas likumu, būtībā tad mums bez kādām izvēles iespējām mēs nonākam vienā vai citā, teiksim, atkal pārdzimšanā un saskaramies ar tiem apstākļiem, kurus mēs esam paši radījuši iepriekšējās dzīvēs. Ja? Tātad, nosacīt, brutalizējiet to stāstu, ja mēs esam veikuši labus darbus, tad mums pēc tam nākošās pārdzimšanas būs labākas.
Un līdz ar to arī, teiksim, tas bija it kā tā, savā ziņā arī atbilde, ja tu esi piedzimis kaut kādā zemajā kastā, pieņemsim, tu esi tur šudra vai tas kā kalpotāja kasta, vai tu esi vispār varbūt nepieskaramais, ja, kas ir viszemākais vispār ārpus kastu, teiksim, šis cilvēks, tad, ok, drusku pacieties, vienkārši pildi savus visus pienākumus labi, un tad, teiksim, tās nākošās pārzemšanas būs labākas. Ja tu nonāks labākā kastā, tev būs labāki apstākļi. Un tā, bet budisms īstenībā teica, ka teiksim, tas ir tāds drusku vienkāršots skatījums, un ka ir jābūt atkal precīziem teiksim, šiem noteikumiem, kas pasaka, teiksim, to, kā tad mums ir jātiek vaļā, kas ir mūsu problēmu sakne. Un šajā gadījumā budisms arī identificē, ka tās ir traucējošās mūsu emocijas un karma. Ja? Bet karma reāli faktiski mums rodās tieši šo traucējošo emociju rezultātā. Un galvenā no šīm traucējošām emocijām ir neziņa, kas ir, teiksim, tātad, kā mēs runājam iepriekšējā reizē, ka tā ir aktīva, pretēja zināšana. Ja? Mēs ar pilnu pārliecību ticam kaut kam, kas neatbilst patiesībai. Ja? Un, teiksim, par to mēs runāsim izvērstāk un plašāk vēlāk. Bet tā svarīgākā lieta ir tieši tā, ka tikai tiekot galā ar šīm problēmām, tad mēs varam atrisinot šo neziņas jautājumu, pielietojot pretlīdzekli, kas ļauj mums atbrīvoties no šīs neziņas, tad mēs varam tikai mēs varam atbrīvoties no šīm nepatikšanām, kas ir saistītas šīs ciešanas, ar kurām mēs visu laiku saskaramies, un līdz ar to mēs nonākam nirvānā, mēs nonākam, teiksim, tādā stāvoklī, kurš ir pilnīgi brīvs no ciešanām, kur pat vārds ciešanas nav zināms. Kas ir interesants arī, ka laika gaitā arī tas viedoklis, kas īsti ir šis nirvānas stāvoklis, arī mainījies. Un, ja sākotnējos tekstos palasoties, faktiski arī šī stāvokļa apzīmējums, ja nirvāna, ka tas bija, teiksim, tāds, tas apzīmēts tika, ka stāvoklis tāds kā sveces izdzišana, ja? Un, ja palasa kaut kādus tādus sākotnējos tekstus, tad liekas tā, ka vismaz daži autori to ir uzskatījuši, ka tas ir tāda liela kosmiskā pašnāvība. Vienkārši mēs esam tikuši vaļā no karmas, teiksim, šīs nemitīgākā, kas dzen visu laiku uz priekšu to riteni, un atkal mēs pārdzimstam. Šajā gadījumā mums ir izdevies demontēt šo mehānismu, ja, caur pareizu zināšanu, un no sākuma, protams, uzkrājot milzīgi pozitīvās karmas līmeni, lai varētu to izskaust. Un beigās tad sasniedzot to stāvokli, kad šis mehānisms vairāk nestrādā, un līdz ar to mēs vairāk nepārdzimstam. Ja, un mēs nonākam tādā lielā nebūtības stāvoklī. Jā, un es tā saprotu, man te tiek ziņots, ka pēc brīža, tas es pieļauju pēc minūtēm 7, droši vien pārtrūks šī teiksim, daļa, ja, un, teiksim, tad vienkārši čatā ir iemests links, caur kuru mēs atkal pievienojamies atpakaļ un turpinām nākošās, laikam iznāks 40 minūtes braukt uz priekšu. Lūk, tātad šajā gadījumā šis individuālās atbrīvošanas līdzeklis būtībā postulē to, ka atbilstoši praktizējot morāli ētisku uzvedību, tātad būtībā panākot vienkārši to, lai mēs uzkrājam pozitīvāku karmu un atbrīvojamies no negatīvās karmas, kas visu laiku mums iemet ciešanās, kas iemet ciešanu pilnās pārdzimšanās, kuras tā sliktā lieta ir, teiksim, ka tās daudzos gadījumos šīs ciešanas ir tik lielas, ka mums nesanāk laika nekādai praksē. Un līdz ar to, ja mums ir izdevies piedzimt labvēlīgos apstākļos un mēs varam praktizēt, tad tas noteikti ir jādara. Kāpēc tas ir individuālās atbrīvošanas līdzeklis? Jo, teiksim, tas uzsvars, ja teiksim, tas arī un daudzos tekstos arī tiek teikts, ka Budas var mums parādīt ceļu, bet viņi nevar mūs tā kā atbrīvot no mūsu, teiksim, tās sliktās karmas, viņi nespēja mūs iecelt apgaismības vai nirvānas saulītē, tas darbs jāveic mums pašiem. Un līdz ar to iznāk vienkārši tas, ka, teiksim, tā ir mūsu pašu individuālās atbrīvošana
ir mūsu pašu rokās. Ja? Tad tā ir indivīda atbildība, un līdz ar to arī saprotot to, tad arī teiksim, šis cilvēks, kurš grib sasniegt ārkārtas stāvokli, atbilstoši arī strādā uz to, un arī ar to arī rēķinās, saprotot to, ka neviens cits viņa vietā to darbu nedarīs. Un dažkārt, protams, atkal, citi budismu novirzieni saka, ka tas ir tāds savu veidu egoisms. Ja, jo gal galā mēs visi atrodamies tādā pašā situācijā, un līdz ar to tad, tā nofokusēšanās uz šo individuālu atbrīvošanos, tas ir labi tam individam, bet tas nesniedz milzīgi kaut kādu labumu tām pārējām būtnēm, kuras turpina, teiksim, virpuļot samsāras nemitīgajā šajā moku ratā. Bet tad arī būtībā laika pa laikam viņam, ja teiksim, tā karma kolektīvā salasās tik pozitīvi, tad parādās atkal kāds Buda. Ja, tā kā Buda nav kaut kas viens, ir saskaņā fabulu Budas nāk laika pa laikam, bet pēc ilgiem tādiem laika periodiem, kas atkal sniedz to mācību, kas sniedz praktiskās instrukcijas, tad kādā veidā būtu jāpraktizē, lai varētu atbrīvoties neatgriezniskā veidā no šīm ciešanām. Un tas ir teiksim, tas arī novirziens, kas arī vēl mūsdienās arī tiek praktizēts Mjanmarā un teiksim, atkal Taizemē. Tur līdzīgās, teiksim, šajās Šrilankā, teiksim, šajā reģionā, būtībā tāda Dienvidu Austrumāzijas zemēs. Ok, atsākam tālāk. Tātad, pabeidzot stāstu par teravādu, tad ir teiksim, tas, kā šīs Budas mācības tika. Ok, labi. Jā. Budas mācības tika nodotas no skolotāju mācekļiem, un viņas tika pierakstītas. Būtībā sākās šie pieraksti kaut kur aptuveni 200 gadus kaut kur pēc Budas nāves. Un iepriekš arī pirms tam arī gan tur tika rīkoti, varētu teikt, tādas lielas sanāksmes, kur labākie skolnieki varēja demonstrēt savus atmiņas spējas, ka viņi vienkārši būtībā šīs Budas mācības nostāstīja no savas atmiņas, un visi vienkārši salīdzināja savus, varētu teikt, atmiņas pierakstus un pārliecinoties vienkārši, ka tas tā arī ir. Ja, un līdz ar to tad šīs tādā tikai kaut kur, kā es teicu iepriekš, tad pēc 200 gadiem šīs mācības tika pierakstītas, un līdz ar to arī izveidojās arī tas saucamais kanons, ja, kas ir, teiksim, tātad kanonizēts, tas ir tā kā jau piefiksētas mācības, un bija tas saucamais tripitaka, ja bija 3 grozi, kur bija gan šīs morāli ētiskās uzvedības nosacījumi, gan tās metodes, ar kurām attīstīt šo viedumu vai gudrību, gan arī, teiksim, kopējais, teiksim, šis pasaules apraksta, teiksim, un prāta vai apziņas dažādu aspektu apraksti, šīs abi dārmas saucamā literatūra. Tā kā šīs lietas tātad parādījās apmēram 2 gadsimtus pēc Budas, bet arī līdzīgi šajā laikā arī parādījās nākošā, var teikt, precīzāk, novirziens šīs Budas mācību ietvarā, ko sauc par Mahajānu. To viņi, protams, paši sev piešķīra. Teiksim, tas ir lielais līdzeklis, ja tā varētu teikt, tas ir universālais atbrīvošanas līdzeklis. Un tad vienkārši kas ir tās galvenās atšķirības salīdzinot ar šo individuālās atbrīvošanas līdzekli. Viņi arī tāpat, protams, piekrīt visam šim stāstam par nebeidzamām ciešanām, kurās visas šīs neapgaismotās būtnes pastāvīgi atrodas, bet viņas saka, ka nepietiek vienkārši ar to, ka mēs paši atbrīvojamies no šīm ciešanām, mums ir maksimāli jāpalīdz, teiksim, visām pārējām būtnēm, arī pārvarēt viņu nezināšanu, kas ir galvenā šī visu problēmu sakne, gan mums, gan šīm citām būtnēm. Un tādā veidā mēs viņam varam palīdzēt. Vienkārši mēs esam ceļveži, mēs esam iedvesmotāji, mēs esam padomdevēji, mēs esam skolotāji.
Un kāpēc tas ir? Līdz ar to tas ideāls ir vairs nevis arhats, bet bodhisattva. Ja? Bodhisattva tā tad ir šī apgaismības prāta vadīta būtne. Ja? Tur tā svarīgākā lieta ir bodhicitta. Tātad tā ir vēlme iegūt apgaismību, lai maksimāli varētu palīdzēt visām jūtošajām būtnēm sasniegt to pašu augsto stāvokli. Tātad šeit tā doma ir tāda, ka es centīšos maksimāli ātri sasniegt apgaismību, kā nepieciešamo līdzekli, lai es būtu maksimāli efektīvs, maksimāli kvalificēts, maksimāli piemērots, padomdemējs, ceļvedis, skolotājs pārējām būtnēm. Un tad šādā veidā, teiksim, arī dažos gados... 391. Kas tur ir? Ok, labi. Tad, vārds sakot, arī, kad šie bodhisattvas, tad palīdz visām šīm jūtošajām būtnēm. Arī parasti tiek teikts, ka viņi neaiziet nirvānā, ja tad viņi neaiziet šajā mierīgajā, līdzsvarotajā, bezciešanu stāvoklī, bet viņi aktīvi strādā uz to, lai varētu palīdzēt visām pārējām būtnēm. Un tad tur ir dažādi arī tie veidi. Ir kas bodhisattvas sasniedz šo apgaismību pēc visām būtnēm, ir kas kopā ar visām būtnēm, un tur dažādi tie varianti ir kas pirms vai ne tā kā, Tie varianti ir dažādi. Bet, jebkurā gadījumā, jāsaka tā, ka, protams, ir kāpēc arī te arī radās sākotnējās, teiksim, tās, varētu teikt, domstarpības vai viedokļu atšķirības arī starp dažādiem praktizētājiem, vai ne, kas arī bija tāda arī, kas teica, ka Mahajāna, ka tā atšķirās, teiksim, no šiem, tā kā, teravādas, teiksim, uzstādījumiem, un līdz ar to tas ir kaut kas, ko tie praktizētāji paši tur ir pielikuši klāt un attīstījuši, un ka tas nemaz nav bijis sākotnējais arī Budas uzstādījums. Savukārt atkal Mahajānisti sāk arī savā ziņā saukt nicinošā veidā šo teravādas tradīciju par hinajānu, tā kā mazo līdzekli, vai ne? Un man liekas, ka tas nav nekas ļoti labs, jo arī, teiksim, tādā ziņā, ka šī šķelšanās un teiksim, ne pie kā laba nenoved, jo arī, teiksim, Mahajānas tradīcijā arī parasti vienmēr arī tiek tomēr akcentēts, ka, šis nepieciešamais pamats, morāla etiskā uzvedība, kas ir arī fiksēta šajā Tripitakas grozā. Gan arī, teiksim, visa šī sākotnējā zināšanas, arī visa praktizēšanas tehnika un tā tālāk, tie nepieciešamie nosacījumi, lai mēs tiktu uz priekšu arī par šo Mahajānas ceļu. Ja? Šeit mēs varam runāt vienīgais par to, cik liela un cik plaša mēs esam uzbūvējuši to savu motivējošo faktoru. Ja? Ja vienā gadījumā mēs vienkārši redzam, es varu atbrīvot vienu būtni, es varu atbrīvot sevi, un es saku, es esmu gatavs uzņemties atbildību par sevi, un es esmu gatavs to tiešām realistiski darīt. Tad šajā gadījumā iznāk, teiksim, tas, ka es uzņemos atbildību par visām jūtošajām būtnēm, kas patiesībā ir neiedomājami milzīgi liels, teiksim tāds, tā ir neiedomājama līmeņa drosme. Viena lieta vienkārši ir, ka man ir vēlme palīdzēt, bet otrs ir, teiksim, tas, ka es uzņemos atbildību, ka es arī darīšu. Es būšu atbildīgs par to, lai šīs būtnes sasniegtu, un ka es atbilstošā veidā praktizēšu, atbilstošā veidā strādāšu. Ja? Un līdz ar to es teiktu tā, būt tādam patiesam mahajānistam, tas ir ļoti nopietns, teiksim, izaicinājums, un kur mums būtu jābūt arī maksimāli godīgiem attiecībā pret to, cik tad mēs esam tiešām patiesi, mēs domājam par tām citām jūtošajām būtnēm, vai tie nav tikai tukši vārdi, ko mēs, labi, skaisti skanoši vārdi, bet tomēr, teiksim, vārdi bez tādas patiesas esences un jēgas un nozīmes aiz viņiem. Un līdz ar to tas ir tāds faktors, kas visu laiku mums jāpatur prātā. Un tāpēc arī ir, atkal, protams, Mahajānas literatūrā, ja savukārt, teiksim, šis Tripitakas grozs un Pālī kanons, viņš ir fiksēts tad šajā Pālī valodā, ja tad atkal šis Mahajānas kanons, kurš atkal ietver sava veida šīs instrukcijas un sūtras un apraksts un tā tālāk, tas pamatā ir sanskritā. Ja, un līdz ar to arī, teiksim, tur ir šīs liels uzsvars ir uz metodēm. Ja. Nepietiek tikai mums ar šiem noteikumiem morāla ētiskās uzvedības
attīstīšanai, kas ir, teiksim, arī mūkiem un mūķiniem, kas ir aprakstīts Vinajā, ja, tad arī šajā teravādas tradīcijā bija Palī kanonā, kas arī tiek tāpat arī aktīvi izmantots arī šajā Mahajānas tradīcijā. Ja? Bet šeit papildus vēl nāk visas tās instrukcijas, kas ir saistītas ar šo bodičitas prāta attīstīšanu vai izraisīšanu, ja tā varētu pateikt, un noturēšanu un attīstīšanu, jo tas galīgi nav nekas vienkāršs, tas galīgi nav nekas pašsaprotams, un atkal pats par sevi tas nenotiks. Un līdz ar to arī, teiksim, tas ir nepieciešams pie tā strādāt, un līdz ar to tāpēc arī tiek iedotas instrukcijas, kādā veidā tad to darīt. Ja? Jo tā vairs nav tikai kaut kāda uzmanības attīstīšanas meditācija, piemēram, tā nav tikai, es nezinu, mūsu ķermeņa un domu, emociju un dažādu citu mentālo aspektu novērošanas vai šīs apzinātības, teiksim, šīs meditācijas, ja, bet šī ir ļoti aktīva meditācija, ka mēs cenšamies mainīt jau mūsu teiksim, to apziņas saturu un funkcionēšanas veidu, kad teiksim, tas galvenais vadmotīvs, ir galvenais stimulējošais faktors ir šī bodičīta. Ja? Tā kā tas ir ļoti, ļoti fundamentāls, teiksim, faktors, kurš arī tad, teiksim, laika gaitā arī, teiksim, šī tradīcija pat kļuva teiksim, tāda plašāk izplatīta un nekā šī teravādas tradīcija. Un viņi arī, teiksim, kas ir interesanti, ka viņi migrējot uz citiem reģioniem, teiksim, tā bija tā tradīcija, kas arī attīstījās gan Ķīnā, Japānā, un jo sevišķi, teiksim, mēs runājam par Tibetu un teiksim, Mongoliju, un arī teiksim, šos Krievijas reģionos, Tuvā, Burjatijā, Korejā, Vietnamā, tā kā tādā daudzos dažādos reģionos, bet atkal viņas iegūs, varētu teikt, šo savu reģionālo, teiktu, piešķirību, reģionālo pieskaņu, bet visos gadījumos vienalga saglabājās šis ideāls, ja, šis bodhisattvas ideāls, kurš balstoties uz šo bodičitas prātu, tad velta visu savu uzmanību, visu savu enerģiju, lai sasniegtu šo apgaismības stāvokli, pavisam konkrētu mērķi. Nevis tas tāpēc, lai pats būtu vienkārši kaut kādā veidā labāks vai vēl kaut kādā vēl pavisam uzforsētā stāvoklī salīdzinot ar šo arhatu, bet tas ir ar nepieciešamību palīdzēt visām pārējiem jūtošiem būtnēm. Lūk, tad jau ejot tālāk, vienkārši kas ir dažkārt tiek izdalīti kā atsevišķs budisma novirziens, šī Vajrayāna, jeb dimanta līdzeklis, bet patiesībā tas ir Mahajānas vienkārši viens novirziens, vai es teiktu viens Mahajānas praktizēšanas veids. Kur ir tā liela atšķirība? Teiksim, tas ir Tibetas budisma klasiskais variants, kas ir interesanti arī saistībā ar Tibetas budismu. Kādreiz vēl, tas bija 20. gadsimta kaut kur sākumā, 19. gadsimta beigās, Tibetas budismu vispār mēdza savukārt par lamaismu. Vienkārši uzskatot, ka tas vispār nav nekāds budisms, ka viņi tur uztaisījuši kaut ko pavisam savu. Jo, kas bija interesanti, protams, kad šis Tibetas budisms, kurš būtībā izveidojās, kad vairāki meistari no Indijas, ja, tad šie budismu meistari no Indijas, kas atnesa, varētu teikt, šo, es teiktu, teorētiski praktisko ietvaru, bet kas interesantā veidā arī, protams, saplūda ar Tibetas, teiksim, šo klasisko reliģiju, ja, teiksim, šo Bon reliģiju, kur es teiktu tieši šajā vairāk praktiskajā veidā, un tas praktiskais veids arī, protams, tiek teikts, ka arī šis Mahajānas budisms, kurš tā pavisam tā precīzi bija noformulējies Indijā jau kaut kādā 2. gadsimtā, aptuveni ap kaut kādu 7. 8. gadsimtu arī Indijā jau bija izveidojusies arī šīs šie tantriskie meistari ar tantras, teiksim, tekstiem un pamācībām. Un jāsaka tā, ka tur tā lielā atšķirība, kāpēc arī tiek teikts, ja mums ir nepieciešams tur, teiksim, ejot šo klasisko saucamo sūtras ceļu, tad mums ir nepieciešams 3 bezgalības
kas ir milzīgi liels laika periods, ja, teiksim, nemitīgu šo pārdzimšanu un nemitīgas mērķtiecīgas darbošanās uz to, lai mēs sasniegtu šo apgaismītas stāvokli, tad praktizējot šo vajrayānu, jeb saucamo dimanta līdzekli, ka iespējams to pašu rezultātu sasniegt vienas īsas dzīves laikā. Liekas, ok, jā, kāpēc tad visi nepraktizē šo novirzienu, bet te ir, teiksim, vairākas diezgan būtiskas lietas, kas arī, teiksim, šur un tur parādās arī pašos šajos budismu tekstos. Pirmais ir, teiksim, tas, ka tev jau jābūt tai sākotnējai sagatavotībai. Un kas ir nenormāls, faktiski tev jābūt, teiksim, tāda joga, askēta, teiksim, gan izdeja faķīra līmenim jābūt, teiksim, gan fiziskā ziņā, gan arī mentālā ziņā, lai tu varētu praktizēt efektīvi šīs tantriskās metodas. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir nepieciešams vienkārši jau, tur notiek darbs ar ķermeņa smalkajām enerģijām, kuras savukārt nevar, teiksim, normāli funkcionēt, ja tu nemāki pārvaldīt ķermeņa rupjākas enerģijas. Piemēram, vienkārši tur arī tiek runāts par šiem smalkajiem kanāliem un čakrām un enerģijas lāsēm un tā tālāk. Bet tur ir atkal arī tiek teikts, ka ir nepieciešams ar jogu vispirms, tad varētu teikt, fiziskā līmenī izstaipīt visu savu ķermeni, lai panāktu to, ka šie kanāli ir bez samezglojumiem, ka šie kanāli ir, teiksim, tādi stiebriņi vai teiksim, salmiņi, gatavi, teiksim, pārvadīt šo enerģiju smalko. Varētu teikt, teiksim, šī sasaiste ar fizisko līmeni un šo smalko enerģijas līmeni jau ir daudz izteiktāks un daudz sarežģītāks. Ja? Mums ir, lai pārvaldītu, lai tiktu klāt šiem smalkajiem enerģijas līmeņiem, mums jāveic diezgan liels nopietnas darbs un secīgā veidā. Ja mēs sutras līmenī, mēs runājot par apziņu, mēs runājam tikai, ka apziņai ir tur viens līmenis, mēs nerunājam par kaut kādām gradācijām vai to, ka tās apziņa varētu būt kaut kādos dažādākos līmeņos uztverami. Ja? Tad savukārt šajā tantras vai vajrayānas virzienā tiek runāts par 3 apziņas veidiem. Ja? Tā tad ir rupjā apziņa, ko mēs visi zinām, ko mēs visu laiku eksploatējam, izmantojam mūsu nomoda līmenī. Tā ir apziņa, ar kuru mēs, var teikt, redzam, dzirdam, domājam, sajūtam emocijas un tā tālāk. Tad ir, tikai tad, kad mums ir izdevies šo apziņas līmeni atslēgt, tad mums parādās nākošais, kas ir smalkais apziņas līmenis. Ja? Un, kā mēs runājam arī šajā pirmajā nodarbībā, tad šis smalkais apziņas līmenis, viņš parādās, piemēram, cilvēkam normālās arī situācijās, mums arī regulārā režīmā, tajā brīdī, kad mēs sapņojam. Ja? Tajā brīdī smalkā apziņa, kas izliekās par rupjās apziņas dažādiem veidiem, jo, teiksim, tas ir viens, varētu teikt, šīs mentālās apziņas veids, smalkais līmenis, kurš izliekās, piemēram, par redzes apziņu, izliekās par dzirdes apziņu, garšas apziņu un tā tālāk. Ja? Jo mums visas šīs sajūtas ir piemītošas arī sapņos. Neskatoties uz to, ka mums reālās, teiksim, tās maņas šajā brīdī ir atslēgtas. Ja? Tātad mums notiek sapņos intensīva dzīve ar intensīviem notikumiem. Mēs veicam dažādas darbības, motivētas un nemotivētas, mēs sajūtam emocijas un tā tālāk. Un tas viss ir šo apziņas smalko līmeni. Bet tas vēl nav tas smalkākais, tas nav tas jaudīgākais līmenis, jo kas ir interesanti, ka apziņai ar katru šo nākošo līmeni viņš paliek jaudīgāks, spēcīgāks un teiksim, tāds iedarbīgāks. Ja? Visiedarbīgākais līmenis ir šis skaidrās gaismas līmenis, kurš mums parādās, teiksim, šajā dziļa miega stāvoklī, bez sapņu stāvoklī, un kurš arī, teiksim, kā arī mēs jau runājām iepriekšējā reizē, kurš parādās arī mums visiem, teiksim, vissmalkākais, visjaudīgākais līmenis mums parādās tajā brīdī, kad mēs veicam pārēju no vienas dzīves uz nākošo, ja tātad šis nāves skaidrās gaismas apziņas līmenis, kas ir visjaudīgākais līmenis, kas ir tas, kas arī, šajā līmenī tiek pārceļo, teiksim, šī apziņa no vienas
fiziskā ietvara uz citu fizisko ietvaru, arī tā, nu, atkal drusku brutalizēt un drusku vienkāršojot šo stāstu. Nu, lūk, bet, un tāpēc arī, teiksim, nu, šis vadžējāns virziens, lai to varētu praktizēt, mums ir nu, pilnīgi jābūt sākotnēji necilvēcīgai, jāsaka, un necilvēcīgi attīstītai jau šai sākotnēji fiziski mentālajai bāzē, ja? Teiksim, kas ir, nu, teiksim, pat ja mēs runājam par tādiem nosacīti vienkāršākiem vingrinājumiem, kas ir pieņemsim saucamā tumo meditācija, bija iekšējā siltuma attīstīšanas meditācija. Tad saskaņā ar tekstiem bija interesants veids, kā tas tika testēts, vai ne? Tad, kad pateicoties ļoti precīzai elpošanas un varētu teikt koncentrācijas meditācijas rezultātā, jo, teiksim, kad ir jau parādījušies mums šīs spējas ģenerēt iekšējo siltumu un nodrošināt nu, teiksim, kā vienu no tādām fiziskajām, ārējām, diezgan brutālām patiesībā izpausmēm ir ģenerēt šo iekšējo siltumu, tad tas tika pārbaudīts tādā veidā, ka šis testējamais cilvēks, teiksim, tajā pašā Tibetas baragā kaut kādā naktī, visu nakti viņš sēž pie kaut kāda augsta strauta, ja, viņš meditē, visu laiku ģenerē šo tumo un izpalīdzīgi, tad palīgi, ja bija testētāji, laiku pa laikam vienkārši šajā strautā samērcē kaut kādu palagu, teiksim, uzliek viņam virsū, teiksim, gādīgi viņu piesedz, ļaujot viņam ar savu šo ķermeņa siltumu izžāvēt šo palagu. Un līdz ar to atkarībā no tā, cik jaudīgs ja tev ir tā tumo meditācija, tik daudz tur tos palagus tur nakts laikā var izžāvēt. Ja? Un, protams, ka teiksim, tas arī šāda veida, dažāda veida prakses, tad mēs lasām par tiem, teiksim, tiem jau nu, pilnīgi neticamajiem stāstiem, kas būtībā attiecās jau uz, nu, es teiktu tā, uz citu realitāti. Ja? Šiem jogiem jau ir cita realitāte, viņiem ir iespēja nu, iedarboties arī uz apkārtējo vidi, pilnīgi kaut kādos nu, mums nesaprotamos, neuztveramos veidos. Un, protams, teiksim, tas ir tas atkal, jā, cik lielā mērā mēs varam arī ticēt šiem pārstāstiem, bet ir skaidrs, ka noteikti, ka šiem cilvēkiem ir kaut kādas bijušas šīs spējas daudz lielākas, daudz izteiktākas, ja? Bet nu, tur ir, teiksim, arī, piemēram, nu, Milarepa ir droši vien viens no tādiem slavenākiem stāstiem, kas ir Tibetas, arī šis svētais, kur arī, piemēram, nu, šāda veida praktizētājiem, piemēram, ir teiksim, tas aiziešanas veids, ir pilnīgi atšķirīgs no normāliem cilvēkiem. Ja, viņi, piemēram, viņš var aiziet ar to saucamo varavīksnes ķermeni, kas nozīmē, ka vienkārši šis ķermenis tā kā vienkārši izzūd, izšķīst, vienkārši pazūd. Vienkārši šī ķermeņa vairāk nav. Jā, arī nu, viņa svētība Dalai-Lama tur arī ir stāstījis par kaut kādu šo pieredzi, kur viņam atkal kāds vecs mogbijs stāstījis par šādu veidu praktizētāju, kurš arī jūtot to, ka viņam tuvojās šis aiziešanas laiks, bija vienkārši palūdzis mācekļiem tur tā kā viņu ieslēgt tajā viņa istabiņā, vienkārši tur nenākt iekšā, es nezinu, cik tur bija ilgs tas laiks, cik tur tās dienas, vienkārši tur nenākt iekšā. Un pēc tam, kad saskaņā ar viņu šiem norādījumiem šie mācekļi tur iegāja, tad vienīgais, ko viņi atrada, tas bija viņa šīs mūka drānas, ja, un nebija nekā cita. Ne? Viņš nekur nevarēja aiziet, jo viss tas tā kā bija redzams un kontrolēts. Ja? Bet es teiktu tā, ka tā ir pavisam dīvaina realitāte, ja tur ir visi šie stāsti par teiksim, alām, kur arī praktiski bez kādas pārtikas un bez kādas apkuras un tā tālāk šie joga un meditētāji kalnos ir sēdējuši un kur viņi tur ir atstājuši, es nezinu, tur vai nu tur pēdas nospiedumu vai rokas nospiedumu, kas ir tā kā kas ir iespiests klints sienā, tā kā tādā plastilīnā vai ne, un līdzīgas šīs lietas. Ja, tā kā tas ir interesanti, tas ir riktīgi mistiski vai ne, prātam neaptverami. Un, protams, arī, teiksim, nu, es pieļauju, ka tam arī ir zināms arī šis uzslāņojums ir pāri visam, bet, nu, es kāds, ka īstenībā, ka mūsu apziņa ir daudz jaudīgāk nekā mums liekas, un tās mūsu spējas patiesībā ir daudz ievērojami
ievērojami lielāks nekā mums liekas. Un līdz ar to teiksim, tas, ka ja mēs secīgi esam gājuši un attīstījuši šīs savas spējas, mērķtiecīgā, smagā darbā, balstoties uz pareizu metodiku un tehniku. Un tāpēc arī teiksim, šajā Vajrayānas līmenī arī teikts, ka tas ir būtībā tas ir tāds slēptais līmenis, arī parasti nekad arī praktizētājiem. Tas arī pat saskaņā ar nu, teiksim, šiem, kad tu ieej šajā praksē, tu arī nu, tā kā sniedz būtībā solījumus, ja tu pieņem zvērus, ja tā varētu teikt, vai ne, kad tā skaitā arī, ka tu neizpaudīsi neko par šo praksi, šīs prakses detaļām. Tur ir fundamentāli svarīgs arī, kas ir tavs skolotājs. Ja? Nu, teiksim, tev pilnībā jāuzticās šim skolotājam ir, un skolotājiem atkal ideālajā situācijā viņš precīzi zina, kāda veida metodes, cik tālu var, teiksim, šo mācekli nu, dzīt uz priekšu un mēģināt attīstīt šīs viņa spējas. Tā ir skaitā arī savukārt arī visu laiku lūkojoties pēc tā, lai kaut kas neaiziet neceļos. Ja? Un šajā gadījumā, godīgi sakot, ir ļoti daudz dažādu veidu iespējas, kas var notikt, kas var aiziet greizi. Jo, kā es teicu iepriekš, ja mēs strādājam ar jaudīgākām metodēm, mēs attīstām jaudīgākas mūsu pašu enerģijas mūsu ķermenī. Un ja mēs nemākam pārvaldīt šīs enerģijas, tad tas vispār var beigties ļoti slikti. Un līdz ar to lielākajā tiesā gadījumā, pat cik cilvēki nav šīs sākotnējās bāzes, nav arī teiksim, tās neatlaidības vai apņēmības, būtībā dienu un nakti strādā tikai uz šo vienu mērķi, tad, paldies Dievam, nekas slikts nenotiek. Bet savukārt, ja sāk jau kaut kas izdoties un mēs esam ieguldījuši pūles, bet kaut kādā vienā aspektā, piemēram, enerģijas pacelšanā, un šī enerģija sāk atraisīties, bet mēs nemākam viņu pārvaldīt, ja, tad ir slikti, ja, un mēs varam minimālajā versijā iedzīvoties dažādās veģetatīvās problēmās, ja, kas ir vienkārši, tibetieši teikt, ka tās vienkārši ir lungi, ja, teiksim, ir šī vēju nesabalansētība. Ja, vēji šīs iekšējās enerģijas, un ka viņas vienkārši ir necirkulē tā, kā viņam vajadzētu cirkulēt, ja, jo mēs esam ieslēguši mūsu ķermeni turbo režīmā, un tas ir tā kā kaut kādu, es nezinu, tā kā mēģināt lidot ar reaktīvo lidmašīnu, ka mēs vispār nekad neesam neko darījuši, neesam pat ar planieri paprovējuši lidot, vai ne, un te pēkšņi ir, mums ir izdevies kaut kādā veidā, mēs esam nonākuši pie šīs reaktīvās lidmašīnas stūres, tad kaut vai pirmais vienkāršākais vingrinājums ir mēģināt šo lidmašīnu vispār nosēdināt, ja, un, teiksim, tas ir tas stāsts, kas arī mēs visi saprotam, ja mums nav nepieciešamas teorētiskās zināšanas, ja mums nav iepriekšējās praktiskās vingrināšanas, mēs zinām, mēs nekādas reaktīvās lidmašīnas neko nenosēdināsim, ja, tas viss beigsies ļoti slikti, vai ne? Labākajā gadījumā, ka mums izdosies kaut kur noplanēt vai varbūt tur, katapultēties, bet arī tas viss jāmāk. Ja? Mums atkal jābūt arī tam izplatīm un tā tālāk. Ja mums visa tā nav, tad tas viennozīmīgi beigsies slikti. Un tas ir tas stāsts, kāpēc, ja mēs tiešām gribam ļoti nopietni pievērsties šim tantriskajam vai vaģras virzienam, tad Vajrayānai, ja, tad tas ir, tur ir jāizsver visi par un pret, jāpieiet ļoti, ļoti prātīgi un prasmīgi, tur ir jābūt ļoti labam kvalificētam skolotājam. Tā kā vārdsakot, ir ļoti daudz dažādu veidu faktoriem, kuriem ir jābūt klātesošiem, lai tas viss nebeigtos ar kaut ko sliktu. Ja. Un, teiksim, ir pietiekoši daudz arī gadījumu arī dzirdēt, ja, kad cilvēkiem, tur aizbrauc jumtiņš vai vēl kaut kādas citas lietas, vienkārši, ka tur tas sākotnējais pamats nav bijis pietiekoši stabils, uz kura ir mēģināts uzbūvēt kaut ko lielu un jaudīgu, un pēc tam tad ir tās sekas, ka viss ir slikti, ja? Bet tas nenozīmē, ka to nevajag, teiksim, tā prātīgā veidā mēģināt, kad mums ir sākotnēji uzbūvēt, teiksim, pietiekoši labu šo teorētisku praktisko bāzi jau esošās, teiksim, tātad es teiktu šīs
teravādas, teiksim, izpratnē, ja, ka mēs jau mēs zinām tās galvenās metodas, mēs zinām galvenos uzstādījumus, mēs esam pietiekoši mūsu meditācijas prasmes ir attīstīts. Mēs ejam tālāk, ka, teiksim, arī ar šo Vajrayāns, jau, teiksim, es atvainojos, Mahajāns motivāciju, tātad mēs skatāmies vienkārši un saprotam, teiksim, to, ka mēs galīgi neesam vienīgie, ka visi pārējie tādi paši. Mēs tiešām cenšamies realistiski ar maksimāli patiesu šo entuziasmu arī attīstīt šo spēju. Es teiktu, tādu līdzjūtību steroīdiem, teiksim, sevi izkopt, kas kalpo mums kā šis motivējošais faktors, kurš tad arī mums pēc tam arī saka, ka tad, kad es esmu pietiekoši arī sagatavojis savu ķermeni un apziņu, teiksim, man ir šis klātesošais ļoti, ļoti spēcīgais teiksim, motivējošais faktors, ja, jo šajā gadījumā vienkārši ir tas, man nav laika gaidīt, ja, teiksim, tur tās 3 bezgalības, es gribu, teiksim, sasniegt un kļūt operatīvi, teiksim, tā pielietojams tām pārējām jūtošajām būtnēm maksimāli ātri, un tāpēc es esmu gatavs strādāt 24/7, man nekas cits dzīvē neinteresē, tikai un vienīgi šis vienīgais mērķis. Viss pārējās, teiksim, tāpēc arī vienmēr tiek teikts, ka būtībā šāda veida joks, viņš ir visu pārējo laicīgi, viņš ir norakstījis līdz pat tam, ka, teiksim, viņš arī pat, teiksim, attiecībā uz pārtiku un tā tālāk skatās tikai uz to kā absolūto nepieciešamo lietu, kā nepieciešamo, teiksim, to, es teiktu, tas vispārējais arī Tibetas medicīnas uzstādījums, ka pārtika mums jālieto kā zāles. Un zāles mēs lietojam vienmēr, teiksim, kaut kādu noteiktu mērķu sasniegšanai. Un šajā gadījumā arī, teiksim, pārtika tiek lietot tikai kā zāles, bet pēc tam, ka mēs jau aizējam kaut kādā jau, teiksim, tādā interesantākā, attīstītākā režīmā, tad izrādās, ka, teiksim, to enerģijas resursus mēs varam faktiski izdzīvot jau gandrīz vai ne no kā, vai ne, tur ir speciāls atkal arī pat ir metodes, kādā veidā, teiksim, mēs varam attīstīt, bet es saku vienkārši, tas sākotnējais ir, teiksim, tā motivācija mums ir tik dramatiski spēcīga, ja, ka mēs visu pārējo, visas mums ierastās izklaides un visas pārējos laika izķiņķelēšanas veidus mēs norakstām, un mēs sakām, ka nē, vienīgais, ko es darīšu, ir praktizēšu šajā virzienā, lai es sasniegtu maksimāli ātru apgaismību, lai es maksimāli ātri kļūtu, teiksim, tātad darboties spējīgs kā šis ceļvedis, un tas ir... Tas malas izskatās jau jautri, visiem mums patīk, teiksim, šie interesantās spējas un interesanta, pilnīgi mistiskā rakstura, teiksim, parādības, ko šie jogi var sasniegt, bet tā būtiskā lieta, kas ir, ka mums jāsaprot, ir, ka tas viss nenāk vienkārši tāpat, un ka tam visam ir kaut kāda, ka tam jābūt sākotnēji, es teiktu, jābūt tai motivācijai, otrs ir jābūt sagatavotībai, un trešais ir jābūt visiem tiem apstākļiem, kas, lai nodrošinātu veiksmīgu, veselīgu, es teiktu arī dzīvībai nebīstamu veidu, dzīvībai un veselībai nebīstamu veidu, lai mēs sasniegtu šo rezultātu. Ja? Un to var izdarīt. Protams, ka to var izdarīt, bet tas ir ļoti, ļoti, ļoti mazs cilvēku skaits, jo tas ir jāsaprot, ka tie ir tie pat vairs nav olimpiskās klases atlēti, ja, teiksim, tas ir vēl kaut kas vēl vairāk, ja, kas ir pilnīgi pārcilvēciskām spējām, bet kas ir, tātad es saku, iegūtas jau sākotnēji, balstoties uz kaut kādām šīm iepriekšējo dzīvi pieredzēm, un arī, protams, pēc tam ir attīstītas vēlāk jau šādā ilgstošākā ceļā, un balstoties uz, teiksim, kvalificēta trenera, kvalificēta skolotāja, teiksim, padomiem un instrukcijām, kuras atkal ir slēptas, kas ir ļoti, ļoti individuāls. Ja, viņš ir specifiski domāts, tāpēc viņš ir tiek saukts arī par slēptajām instrukcijām, ka viņas netiek kaut kādas paustas kaut kādam lielam mācekļu lokam, kā, teiksim, arī Budas mācības, arī, teiksim, ka viņš mācīja šos mācekļus, šos sūtras mācības, tad parasti vienmēr bija, teiksim, tas, ka tas bija liels šo mācekļu loks, ja, un visiem šīs mācības tika stāstītas, bet vienmēr arī tiek teikts, un tas arī pamatā, bet arī šajā
Pali valodā, bet nu, saskaņā ar fabulu vismaz ir teiksim, tas, ka šīs tantriskās mācības viņš pat būtu arī mācīt citā veidolā, esot un atkal ierobežotam mācekļu lokam, kuram tas arī bija produktīvi, kuriem tas varēja noderēt un kuriem tas varēja palīdzēt. Okay, mēs tūlīt uztaisīsim šī 10 minūšu pārtraukumu, bet pirms mēs uztaisām šo pārtraukumu, vai kaut kādi jautājumi par to, ko es pastāstīju iepriekš? Tātad par budisma sākotnējo šo rašanos, izplatību un galvenajiem virzieniem. Ok, ja tādu jautājumu nav, tad mēs atsākam pēc 10 minūtēm, tātad bez 20 minūtēm 8. Ja? Jeb 19.40. Ok.